Nesen LNT raidījums Degpunktā informēja par Jēkabpilī Ķieģeļu mikrorajonā notikušu slepkavību, bet no valsts policijas par notikušo netika ziņots nevienam masu mēdījam. Tikai tagad valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde sniedz informāciju par to, kas notika teju pirms mēneša. 29. aprīlī 51 gadu vecs vīrietis gājis skaidroties pie 21 gadu vecas jaunietes uz viņas dzīvokli. Pēc kaimiņu stāstītā tas esot Ķieģeļu ielas 13, 44. dzīvoklis. Policija informē, ka abu starpā noticis strīds, kura laikā vīrietim ticis iedurts vēderā, pēc tam viņš dzīvokli atstājis, bet ejot pa kāpnēm nosiņojis līdz nāvei. Policisti neilgi pēc notikuma aizturējuši aizdomās turamo personu 21 gadu veco jaunieti, kura iepriekš nav bijusi tiesāta un kurai tagad piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Sīkākas izmeklēšanas detaļas policija nesniedz, tāpat nedz noliedz, nedz apstiprina baumas, ka notikušajā iesaistīta jaunietes māte. Vienīgi piebilst, ka vīrietis pirms tam kopā ar paziņām mājas pagalmā lietojis alkoholu. Grādīgo dzērienu lietošana Ķieģeļu ielas mikrorajonā ir ikdienišķa parādība ne tikai piektdienu un sestdienu vakaros, bet arī darba dienās. Arī šorīt šeit pulcējās bariņš Pudeles brāļu. Alkohols izraisa nemazums nelaimju, un iespējams arī šīs slepkavības cēlonis ir grādīgo dzērienu pārmērīga lietošana. Tomēr kā īsti bija, nevar spriest, jo aizdomās turamās jaunietes kaimiņi nav diezko runātīgi. Mēs interesējamies par slepkavību, kas šeit notika pirms mēneša, vai jūs kaut ko sīkāk zinat izstāstīt? Nē, es darboju vispār. Bet jūs par šo meiteni kaut ko zinat? Nē, es nesen te dzīvoju vispār, viņu tā nepazīstu tik labi. Vai jūs zinat kaut ko sīkāk par to meiteni, par to vīrieti? Pēc tam būs te. Nezinu neko, negribu teikt. Citi teica, neko nezinām, bet viena kaimiņiene noteica īsi un konkrēti: mēs neko neteiksim, jo vēl gribam dzīvot. Par notikušo policija uzsākusi kriminālu procesu pēc Krimināla likuma 125. panta 3. daļas par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Par šādu noziegumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem vai bez tās. Sandra Peigiļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.